Ko tu cik dusmīgi? Jo, sorry. Man saki. Čau, mani sauc Līva, un šī ir mana otrā sauļošanās reize Sunlight studijā. Tikai otrā? Tu jau visties diezgan brūna. Jā, bet es gribu būt vēl brūnā. Cik ilgi man būs jāpavada solārijā laiks, lai es iegūtu tādu, diezgan fifīgu brūnumu? Pēc 3. 4. reizes jau būs redzams rezultātiņš. Lēnā garā tikai vajag palielināt minūtītes, bet tā lēna nesteidzīgi. Un obligāti jālieto solārija krēmiņš. Kāda ir labākā praksa, lai iegūtu vienmērīgu un ilgstošu iedegumu? Obligāti jālieto solārija krēmiņš pirms solārija, mitrinošais pēc solārija un jāmaina. Vispirms aizies guļošu, pēc tam aizies stāvošu. Vajag miksēt ar solāriju. Rezultāti, kāpēc jāmiksē? Jo ādiņa var pierast tev pie guļošā, un tad tu vairs nebūs tās efektiņš. Kā arī no guļošā solārija vakuma efektiņš var iespiesties. Tā kā pie dīvainam piemuguši balti pleķīši, no vertikālā solāra viņi iesauļosies. Tā kā pādusies, viss iesauļosies vienmērīgi. Tas nozīmē, ka es nosauļošu arī pādusītas. Tieši tā, visu mugur, viss baltus pleķīšus. Vēl viena lieta, ko es tev gribu pajautāt, ir par to, ko darīt tad, ja pēc sauļošanās procesa man rodās ādas diskomforts, kādas citas egzēmeņas vai kādas citas ādas problēmas. Ko tādā gadījumā darīt? Uzsmērē alveju, tā mājās ir alvejas tā želiņa. Ja ir kaut kas ļoti nopietnāks, tad pantenolu uzliek pa virsmu, dzer daudz ūdeni. Un, ja tev redz kaut kas sarkans vai kaut kas apdedz, nenāc solāri, izvairies kādu laicīgu, kamēr tas viss nepāries. Tā kā nevajag obligāti nākt uz par virsmu, tas ir aizliegts. Vai man būtu jākonsultējas arī ar ārstu šādā gadījumā, vai tomēr? Nē, ja tev vienkārši sarkanums tā kā pēc ālas apnigumiņš, protams, nē. Ja tev nepāriet ilgstoši tas sarkanumiņš, tad būtu jāiet pie dermatologa. Uzmērē želē, alvei, viss kārtībā. Un galvas nenāc sauļoties vairāk tikai. Kad lai sarunāts. Būs grūti, bet jā, ok. Tā kā tev šim tikai otrā reizīte, tad atkal būs spektra uz 8 minūtītēm. Nepalielināsim vēl aicinu. Ideāli, es mīlu spektru. Tā ir vienīgā vieta, kuras var vadīt savu dzīvi patstāvīgi. Testa sirsniņa man ir iegūta. Laiks sauļoties. Tā, tikko biju, piedzīvoju, un tā lieta, ko es noteikti, kas viena no manām mīļākajām sajūtām noteikti ir saules pieskāriens ādai. Un tas, ko es esot kabīnē jūtu, tas noteikti uz visiem 100 bija saules pieskāriens manai ādai. Un man kā latvietai, kura piedzīvo tik ilgu rudeni un ziemu, tas ir tik svarīgi. Tā kā uz visiem 100 saules pieskāriens te var dabūt no visām pusītēm. Un skatāmies. Ko tad mums otrā reize parāda? Wow! Nogriezīsim gaismīgi. Panāsim bišķiņās apakaļ, neredzam. Ir bišķiņi. Jā, Tu biji intensīvu? Jā, es izvēlējos intensīvu un esmu pilnībā apmierināta. Jā, sauļošanās 8 minūtes bija Tev perfektas. seiņai var rust. Tas ir mans tāds. Vasaras raidumiņi arī parādījās. Super. Ir baigi super, es esmu baigi priecīgā, bet baigi slāpst, klausies. Ko nu? Tur ir ūdentiņš, droši var ņemt, dzert. Ūdeni ļoti labi dzert, mitrināt organismu arī no iekšpusī. Neaizmirst mitrināt ādu mājās pēc solārija ar hempnēšanu krēmiņu, kurš tev ir, vai ne? Un tad tiekamies pēc 8 stundiņām. Ideāli.